visiem bija sašutums, ka Vācu fonds apmaksāja vienotībai izglītojošu braucienu uz Itāliju Como ezeru, lai mācītos par Moldovu. Es domāju, ka interesi arī varētu izsaukt fakts, ka cits Vācu fonds ir maksājis naudiņu kontā jaunizceptajam progresīvajam premjerkandidātam. Fonds, kas maksāja jaunizceptajam progresīvajam premjerkandidātam, māca, kā pareizi socialistiskās idejas ieviest pasaulē. Šeit ir, gan jau tur arī kursiki bija un kaut kādi braucieni, vienkārši tos tad neuzrāda nekur. Jautājums ir, kāpēc Vācu fondi tik aktīvi iesaistās, teiksim tā, mūsu dažu koalīcijas partiju izglītošanā. Jo, ja mēs atceramies, tad Vācija pirms kāda laika bija ļoti cieši saistīta ar mūsu austrumkaimiņiem.